Visiem šeit neviens cits kā Džambo Jānis Treikteris, Rimcim Ciņiņ Kita un Viktors, un esat sveicināti jaunā epizodē. Foršs pasākums gaidāms! Tas ir salidojums. Salidojums priekš raciem. Mums ir liels lauks, sagatavots lauks, saskaņots ar zemes īpašnieku, ar vietējo pašvaldību. Viss ir. Cik liels lauks ir? 35 hektāri. Jopcikiņi. Ir paslēptas mantiņas visāds, ir atradumi, kuri jau bija šeit jau sen, ir paslēptas monētas, ir žetoni. 4 veidi ar žetoniem, un pie katra žetona ir balva, tā ir izklaide, sports. Kuru gadu rīkojat kaut ko tādu? Principā pirmais salidojums mums bija 2019. gada. Pēc tam bija Covid, visi to zina. Pagājušajā gadā mums bija pasākums, bija aptuveni 250 cilvēki. Un šogad? Šogad es vēl nemaku pateikt, man vēl nav konkrēts cipars, bet es domāju, ka būs daudz. Daudz vairāk nekā pagājušajā gadā, varam tā pateikt. Uz doto brīdi mums šeit ir kafija, tēja, zin kā, lai iesākt. Tāpēc kā... Tu vienkārši par mani parūpējies, tu zini, ka man patīk ēst. Jo, tas ir liels. Es arī principā. Arī ir cilvēki, kam ceļš bija kādi 600 km. Es gribēju teikt, kas ir tālākais maršruts, jo es no Lielvārdas braucu 3 stundas. 3 stundas. Bija cilvēki, kam... Kāds no Ventspils brauca vai Liepājas? Jā, arī liepainieki, ventspilnieki bija. Kaut kur šeit ir cilvēki. Ideāli būtu atrast viņus un pajautāt, cikos viņi cēlās un kā viņi jūtas. No Somijas ir cilvēks. Speciāli? No Igaunijas, un ir viens no Vācijas. Bet šis cilvēks, tā kā viņam bija šeit darīšanas, bet vienalga ceļš bija. Apvienoja. Viens vietējais kolekcionārs mums vienkārši ievietoja šeit tehniku, zin kā. Piemēram, redz, šeit ir mocis, bet viņš nav parastais mocis, viņam ir pilna piedziņa. Mēs brauksim? Es domāju, ka ne. Pilna piedziņa, saprot. Tas ir vispār nereāls, pats pirmo reizi dzīve tādu redz. Jā. Šeit redzi, kā mums ir kabriolēts šeit arī ir. Wow. Krūta. Pats arī esi rakt? Šodien? Jā. Man nav. Nav laika? Morālas tiesības to darīt, saprot? Es mēģināšu to orksiņu bišķiņu pielietot. Tev šodien ir iespēja, obligāti tev ir nepieciešami. Un ja tev paveic atrast žetonu, tad tas būs wow. Bet bez žetoniem ir iespējams arī atrast kaut ko citu, ko jūs neesat paslēpuši? Jā. Kā es jau skaidroju, ir 2 veidi ar žetoniem. Ir vienkārši kaut kāds veids mans, kurš šeit jau kādus gadus lej zemē. Un ir arī vienkārši monētas, kaut kāda, zin kā, piemēram, tur lātiņi visādi, tā ēriši arī tur bišķi. Ja jums kādreiz būs kaut kas ir vajadzīgs no detektoriem, es nezinu, varbūt vienkārši palīdzēt ar informāciju, ar vēl kaut ko, droši jūs varat iebraukt pie manis, uzzvanīt man, es vienmēr palīdzēšu visiem. Tāpēc, ka man šis hobijs, tas nav tā kā darbs, kā parastiem cilvēkiem. Tā ir mana dzīve, es tā dzīvoju vienkārši. Atradām Viktoru. Atradām Viktoru. Šeit ir tas Viktors. Tas ir vietējais cilvēks no Kraslavas, kurš sāk taisīt tādus salidojumus. 2 gadus pēc kārtas pats, bez palīdzības vienkārši. Un pagājušajā gadā mēs kopā ar viņu uztaisījām tādu sētu kopā un taisam. Šogad tas ir mūsu 2. salidojums. Apskatīsim, kas būs tālāk. Viktor, tu zini, kur kaut kas ir aprakts? Pateiksi man? Nedrīkst, tādu jautājumu nedrīkst uzdot. Man ir jautājums, kādas ir mūsu taktikas, lai mēs viņus visus uzvarētu. Mums vienkārši jāatrod tās monētas. Vajag principā tu esi viens, jo es jau filmēšu. Tā kā tev dubultā jārako. Par tev jāstrādā pa sevi. Es viņus izgribu uzvarēt. Vairāk raksim, vairāk būs. Kaut kā vilku baro kājas,
katrā ziņā es Nikam mēģināju, lai viņš nopaļī tās točkas, lai pasaka, jā, kur kas atrasts. Viņš neko neteica. Viņš teica, Janka, tā nedarīs. Esmu atradis labu signālu. Tūlīties kādas 5 minūtes viņu meklēšu, jo man nav pinpointers. Labi, šitam XP Orksam viņam ir iespēja, bet man labāk tas mazais pinpointers, kāds acīs jāsaka, patīk. Bet, jā, mēģinam, meklējam, signāls ir labs. Apskatīsimies, bet, zin kā, es jau tā padomāju, tagad taisu epizodi, un šo epizodi jau skatīsies profesionāļi. Un, jā, kā diletants ņem un kaut ko meklē. Bet zināt, kas ir foršākais šajā visā? Kad tu paņem, tu tā kā atrodi signālu, jā, un tad tu ņem un čakarējies, tu roc, un beigās tev ir, jūs paši redzējāt, ko es iepriekš atradu, jā. Proti pilnīgi nekas, jā, bet te ir pacietība, un kā fāters man teica, ka vienmēr tu vari kaut ko atrast. Ja? Teiksim, dodoties makšķerēt, ir iespēja, ka tu kaut ko nenoķer. Bet te vienmēr būs kaut kas. Kaut kā tā, signāls man ir 98. Un tas ir spēcīgi, ja? Es tikai nezinu, vai tā monēta ir krāsaina, vai viņi ir kā saka, dzelzis, melnais metāls. Bet, jā, dalīt paņemsim, atradīsim. Un pats svarīgākais paņemt ir un aizbērt tās bedrītes ciet. Man labs signāls, tu vari ar pinpointeri palīdzēt. Fāters jau advancētāks, viņš ņem un austiņas lieto, un tad viņam ir pinpointers. Bet, jā, līdz šim neesam neko vērtīgu atraduši. Melnais metāls. Melnais, jā, varbūt tā ir tā laimes monētiņa. Gan jau, kad nav. Es cerības lieku mazas, ka mēs kaut ko atradīsim. Ideāli. Ideāli. Redzat, tāpēc man ļoti patīk šī nodarbe, šis sports. Tu vienmēr var noķert kaut ko. Jo tu ņem ar sāpošu muguru, rocies 5-10 minūtes un beigās tu copēji tas pats. Copēt tu var noķert, nenoķert. Jā. Bet, zin kā, es garus cilvēkus baigi daudz neredzu, jo man ir 2,05 un zinat, kā to rakšanu es tikko kanalizāciju ieraku mājās. 4 dienas norakos, nav tā, ka es baigi sajūsmā esmu par rakšanu. Bet, jā, ja kaut ko atrodam, nemetam atpakaļ. Un vēlreiz pieminēšu, ka aizberam bedrītes ciet. Jo, ir cilvēki arī šajā pasākumā, kas uzskata, ka tas nav nepieciešams. Ja? Nebojāsim, kā saka, gan makšķernieku, gan metāldetektoru kultūru. Zin kā, ja kaut ko ejam, aiz sevis sakopjam un ideālā variantā atstājam vēl labāk nekā iepriekš, kad ieradāmies. Ir interesanti kaut ko citu arī pamēģināt, un forši, ka šajā pasākumā ir ģimenes atbrauc, bērniem arī ir piepūšamās atrakcijas, un sievietes, kā saka, pa virtuvi dzīvojas, citas ņem un arī meklē, un varbūt vīri dzīvojas pa virtuvi, bet pasākums ir forši. Žēl, ka vienreiz gadā
bet man ir prieks, ka beidzot arī es tiku uz šo pasākumu. Tā kā paldies, Nika, uzaicināja. Nu, kā mums iet? Atrast tur vismazākās lietiņas. Sākumā es brīnījos, ka tādu maziņu atradu. Krāsainais metāls, vai tas ir sprāgusi čaulīti vai kas, un pēc tam vēl mazāk atradu. Kaut kas viens. Kurš gads un kas tas ir? It kā kapēka padomu laika. Var dabūt esam. Ir esams, jā. Ir kapēka, jā. Jā, padomu laika. Nu, es tagad muzejam mums jādod, jā? Nē, mums komunistu naudu nav jādod. Tas ir 1968. gads. Aha. Tāds nav jādod. Ok. Mēs paši bagāti paliksim. Labi. Okay. Bet vispār tu gāji, ko darīt? Gāju pa virs, es jūtu signālu, krāsainā metāla signālu. Nē, tu gribēji nodot. Gribēju nodot šitu smago metālu. Šitos te melnē metālu, kas ir sakrājies. Tas tā kā depozīts? Nu, nē, viņi tur pierakstīs kaut kādus tur kilogramus, un tas skatīsimies vakarā. Jā, ok. Nav tā, nekāds. Nu, labi. Pirmais ir. Bet domā, atradīsim kaut ko vērtīgu? Nu, nezinu. Nu, jau var kapēku atrast tik maziņu, te jau var lielākas lietas var atrast. Tad saku, šitā ir 1400 Napoleona laika kapēku, ko tikko atradu. Wow, labais! Labais! Labi, tu esi saskries tālu tad. Labi, Napoleons bija bišķi vēlāk, bet tāpat. Šeit ir salidojuma čatiņš Facebookā. Nu, es uzrakstīju Nikam, vai jāatsūt točkas. Varbūt viņš būs cilvēks un atsūtīs. Zin kā, tīri priekš jums skatītāji. Čornī, da? 3,5, labi. 3,5 kilogramu bija. Un tu teici 10? Nu, smagi bija. Ka viens cilvēks reāli atrada zelta monētu. Šodien? Šodien. Tas ir pats iemeta? Nē, atradums no lauka, gan vizuāli to var redzēt. Tikko atnāca cilvēks, kas viņam paveicis atrast, vai zoomu ieliekšu. 5 rubļi zelta monēta. Es gribu atzīmēt, ka šīs atradums viņš vienkārši ir no lauka. Tas nav tā kā paslēpta manta kaut kāda. Tas ir īstais. Nu, kā tā? Nē, nu īstais. Nu, tādi atradumi mums šodien. Pirmais zelts. Nu, tas ir nopietni. Es apsveicu. Ar kādu aparātu? O, kas šeit ir? Deus 2. Nu, viss ir skaidrs. Pirmais zelts. Apsveicu. Kolosāli. Vairākiem džekiem bija jau atrasti žetoni, gan sudraba, gan zelta. Nu, tas ir tādi mūsu žetoni. Jā. Un, tā kā... Ir kāds atradis viens cilvēks vairāk pa 2? Pagaidām man pašam bija iespēja ieraudzīt tikai vienu cilvēku, kam bija 2 žetoni. Viss. Viņš reāli 2 atrada. Jā, 2 atrada, un viens žetons tieši no mums no Rimcimca detektoriem, un otrais no Viktora. Es sapratu, jo man vajag tehniku, taktikas, jā. Mēs ar Fāteru, es jau teicu, ejam ik pa 2 metriem, ejam zigzagā, ejam bruņu rupucītī, jā. Kādā kaujas pozīcijā mums iet? Principā, saprati, logika nekāda nav. Logika ir šeit. Viņa šeit, piemēram, mēs varam staigāt ar aparātu, mēs staigājam, man patīk šī smuka vietiņa. Es šeit tā kā gribu apstaigāt un pakustināt to spoli, un principā viss. Nu, protams, ja tā nopietni, labi, šodien mums ir salidojums, bet ja jūs meklējat jaunu vietu, tur pēc kārtiem varam apskatīt, kur bija tie vecie ceļi, tur kroks varbūt kaut kāds vai veca māja un blā, blā, blā. Bet nu šodien jums ir vieta, 35 hektāri vienkārši jāstaigā un jāmeklē. Es tā arī darīju, es gāju pa tām risēm, kur kvadricikls ir braucis un tā tālāk. Nu, tikko bija sieviete kaut kur šeit. Viņa atrada žetonu, viņa ir kopā ar savu vīru, vīrs saka, es gribu šeit meklēt, viņa saka, nē. Man tā nepatīk. 3 soli viņa atrada žetonu. Nu, tā kā ar savu galvu vienkārši tāpēc, ka meklē cilvēks, nevis aparāts. Un šodien galvenā ideja ir, vienalga, kāds jums ir detektors, lai katram būtu iespēja atrast to žetonu un visu. Nu, sievietēm jau čīti ir, viņām ir tā sieviešu intuīcija. Nu, mēs neko ar to nevaram izdarīt. To tu netirgo savā veiklā. Diemžēl. Jumbo Art. YouTube Jumbo Art. Viņš ir makšķernieks. Bet es ļoti tā kā gribu viņu pārvietot no makšķernieka līdz tā racei. Tā kā ideja ir tāda. Tu gribi man norakt, es sapratu. Es tevi sapratu. Nu, kaut kā tā. Bet, Nik, es zinu, kā tu vari uzlabot man šo iespēju par šo pasākumu. Jā, kā? Pasaka točkas.
Šur, tur un kaut kur tur. Монетку нашел, цепочку одну нашел. Так. Ты с Гарретом с простым ходишь, да? Ну, дядь хотел погонять так сейчас. Ну, как вообще нравится, интересно? Ну, именно на слете первый раз, ну, так с дядькой приехал за компанию, классно, да? Ну, движуха нормальная, да? Ну, естественно, как иначе. Как количество людей впечатляет, нет? Ну, по рассказам знал, что так плюс-минус и будет, да, тут из организации половина знакомые. Ideja bija uztaisīt pasākumu, nu, saviem cilvēkiem, vietējiem, no Latvijas, latviešiem. Tas ir galvenais mērķis. Tāpēc, ka, zin kā, nu, vēlreiz pa Eiropu ir tādi pasākumi. Nu, mums tā kā, nu, ar Covid. Lietuvā, Igaunijā arī ir? Igaunijā, manuprāt, tur ļoti švaki notiek, kā saistīts ar Lietuvu viņam ir, bet viņam bišķiņ ir cits princips, manuprāt. Tur viņam vairāk tā kā komercija tas notiek. Nu, zin kā, piemēram, ķipsalas iestāde, ja? Nu, izstāde. Tāda lieta. Mums bišķiņ savādāk, tāpēc, ka nu, šeit ir daudz cilvēki, viņi tā kā mani klienti, daži no viņiem ir klienti. Katru otro zina, pat vairāk. Nu, tas nenozīmē, ka viņi visi ir mani klienti, vienkārši, nu, jā, tur ir kontakti un tā tālāk. Tāpēc, ka es vēlreiz gribu pateikt, es esmu šajā, nu, biznesā un hobijā 16 gadi. Un bez variantiem tur, nu, jāzina katru otro, trešu cilvēku, kurš nodarbojas ar to lietu. Nu, tāpēc, ka zina, ka jautājumi par tehniku. Tu esi baigi aizracies? Nē, man vienkārši patīk tā lieta. Nu, es jau minēju, tas ir mana dzīve. Tas nav tā kā darbs, zin kā. Tā kā otrā dzimšanas diena, ne, šodien? Šodien? Nu, jā. Nē, bet zin kā, šodien ir tā diena, kad tu vēlas uztaisīt visiem cilvēkiem to dzimšanas dienu. Nevis sev, bet visiem pārējiem. Tāda ideja ir. No sākuma likās baigi daudz cilvēku, bet tā, kad izratojās, tad jau normāli. Un galvenais, ka laiks normāls. Nu. Jā. Viss ok, organizācija ir normāla. Pirmo gadu pats? Šitien pirmo gadu, jā. Tā parasti uz citiem. Un kas jūs te čomi atbraucāt? Jā, mēs racēja vietējā grupa, kā saka. Jopci. Cik jūs esat? Mēs esam 4. Un 3 ar rācijām, ja? Nu, jā. Labai. Un tu atradi iepriekš rādīji, kas tas bija? Monētas? Karavīra žetons, 4. daļa, plomba. Un tad tās monētiņas dafigā tur. Jā. Padomu Savienības. Un viens no 4 atrada arī tos žetons? Jā, viņš atrada, jā. Vienu? Vienu, jā. Vienu, jā. Pagaidām es zinu, ka viens ir atradis 2, tā kā neviens nav vairāk par 2 atradis. Jā, nu super, ideāli 2. Jā, un viens atrada zelta monētu. Ideāli. Tā kā reāli zelta monētu. Super, tā kā visi tev nekavēšu. Jā, viss. Un viss, paldies tev. Čau. Tas ir mūsu vietējais blogers. Šeit viņam ir norādīts LV Gold Hunter. Viņam ir TikToks, viņam ir YouTubes. Tas ir mans čoms. Čau. Čau. Un šodien... Jānis. Mēs izdomājam, ka Niks visu laiku dāvina visiem dāvans. Viss ir labi, viss ir. Bet viņam neviens nedāvina tās dāvans. Dāvinam Nikam Krāslavu 2024. Jā. Kur Niks ir? Okay. Es domāju, taisīsim maģiju, jā, Džeki, uz 3. 3 un 4. Vo, tagad ir daudz labāk. Krāslava 2024. gads. Jā, tas tev no mums. Paldies tev liels. Lai veicas. Man ir liels prieks. Zelts ir rokās viņam. Tas ir zelta monēta. Gribu pateikt, ka bija jau atrasta viena zelta monēta. Jā, man rekur laivā arī teica, ka zēni, ka Niks kodas iekšā. Īsti, jā, 5 рублей. Tas ir без приколiem, без nekā reāli. У нас люди из Латвии, из Литвы, из Эстонии. Вот человек с Литвы. Расскажите, как вам у нас? Замечательно, тем более здесь моя родина, я родился в Краславе. Шикарно, шикарно. Как у вас с находками, как вообще с поиском? Ну, монет как-то немного, но есть одна хорошая. 2 lata. Tā šī monēta, tas ir divlatnieks Uļman laikā. Sudrabiņš. Superīgs atradums. Baigi labs. Spasībā. Šī monēta viņa bija paslēpta, jā. Šī monēta viņa nav no laukā, tā kā īstais atradums, viņa bija paslēpta. Ну что, хотим пожелать вам удачи. Спасибо. Еще есть времечко у нас. Будем искать. До 4 бомбить. Будем искать. Успехов. Спасибо. Так, ну что, у нас еще гости из Литвы. Только что разговаривали.
Как у вас успехи? Что-то получилось найти? 2 монеты, 2 пломбы. 2 монеты, 2 пломбы. Как Сколько вы весит? с Деусом ходите? Да. Давно? Ну, уже прошла гарантия, ну, то есть больше 5. Больше 5. Как вообще по сигналам? Сигналов много? Много, ну вот там много. Там, видимо, у дуба стояла, видимо, какая-то уже советская, там алюминия много, мусора много там. Сколько километров было до нашего слета? 250, грубо. 250. То есть это, ну, меньше, чем я даже 350 ехал. Ну, Как вообще ощущения? Что скажете? интересно с народом пообщаться. Обмен опытом, да? Ну, да. Да, историями, рассказами. Шикарно. Желаем вам успехов найти. Еще времечко есть у нас. Да, еще есть пару часов. Час 50, так что. Да, Успехов. спасибо. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Vai atrast kādu cilvēku no Latvijas? Visur lejšī ir. Un bez kebabiem apbraukuši. Bez kebabiem, jā. Nu, kas jums notiek? Jums ir Deus, Nē. jums ir orks. Jā. Kāda situācija? Ir kādi atradumi varbūt? Nu, ir žetoni, ir kapēciņas. Tātad jums ir žetoni. Ir. Nu, tiesa viens tikai. Tā, mums vajag apskatīt to žetonu obligāti, lai saprastu, cik tā informācija ir precīza. Ja? Ja nav kaut kāds pagājušā gada, tad jābūt precīzi. Nē, bez variantiem. Tūlīt mēs identificēsim to žetonu un apskatīsim. Tas ir sudraba žetons, šeit viņš ir. Tātad Monētas ātri. Coin fest? Jā. kā es tev jau stāstīju, Tad tu man Coinfest. pareizo uzregulēji. Jā. Jā, ok. Sevišķi tajās vietās, kur ir daudz visādi mēsli. Jā, Turās. viegli atrast, jā. Nu, ko nozīmē viegli? Viegli nav. Nē, nu kā viegli, bet nu, daudz jārok. Spole ir pilnīgi tāda paša, kā tev. Vidēji. Tu man skaidro, ka tev ir sarežģīti staigāt. Vo, redzi, cilvēks staigā un viņam ir žetons. Bet kādam arī jāfilmē. Tā kā. Tieši tā. Nu labi. Lai veicas. Es ceru, ka vēl veiksies. Nu, cik tur ir? 2 stundas? Nu, jā. Līdz 4, jā? Līdz 4, jā. Nu, jā. Labi, viss. Laižam. Jā. Nu, tā redziet, ir žetoni, ir cilvēkiem visādas žetons. Tā es redzu, tur tantē ar to Lidl maisu. Varbūt ir iegam. Tev interesē, ko viņi nopirka? Nu, varbūt. Nu, ko cienītāji, sveiki. Nu, kā jums šeit notiek? Kas notiek šeit? Kārtējā pudele. Tas it kā skaitas tā kā miskas cvieta, ja? Блин, они tāda tumša krāsa. Nu, tur ir daudz signāla visādi. Jums izdevās iespēju to atrast uzreiz, tā kā pirmie signāli, ja, tur bija? Jā, šitā bija kaudze, bija pirmais signāls. Sākās mēs ar vara vadību. Vara vadība bija pirmais signāls, sākām rakt un tad sapratām, ka ir stikls, ir metāls un turpinājām. Pieteicās man atbalstā brīvprātīgie, kas novērotāji, kā saka, mēs tā arī tādā garā. Nu, jums ir doma tā kā izrākt to bedri līdz galam, ka es saprotu. Mums ir domā pārbaudīt, kas tur ir, kamēr ir pret ko lāpst atdurās, tamēr mēs jau paraksim, jā. Rakšana līdz galam. Да, нас ir болельщики. Nu, tas vispār malacis, tu esi malacis. Un šogad es reāli redzu, ka ir daudz cilvēki jau tur ar bērniem. Jums notiek šodien? Sanāca kaut ko atrast? Sanāca. Žetoni varbūt? Es jau nezinu, kāds viņš izskatās. Sudraba vai zelta krāsa? Nā. Nebija. Liels. Nu, viens bišķiņ lielāks, otrais bišķiņ mazāks, nu pēc izmēra. Nu, bet viņš ir žetons. Bet viņš skats tā kā žetons, bet varbūt mēs varam apskatīt. Man ir Tūlīt mēs... Spīdīga. Varbūt tas ir zelta monēta vispār, nevis žetons kaut kāds. Izskatās pēc sudraba spīdīgas. Wow. Tā, kas man ir? Nu, skaties pats. Vai nav mazgāts? Vēl nav mazgāts. Aha. Ir spīdīga. Es domāju, tas kā var soma monētas. Monētiņas visāds. Poga. Cara. Cara poga, jā. Super. Tā ir zaļa. Tā ir veca. Bet es nezinu, kas tas ir. No šī poga tas ir īsts atradums tieši no lauka, 100%. No šīta monēta labi. Tas ir paslēpta manta vienkārši. Nu, bet ir daudz, jā. Ir daudz vispār. Vēlreiz, Jānis, cilvēkam ir orks, XP orks un ar vēl lielāku spoli.
nekā var iedomāt. Tā kā redzi, kā cilvēks staigā ar orkiem, un tas ir ļoti labi saprāt. Jā, nu es ceru, ka tu man uzregulēji īsto. Uz kādu režīmu jūs staigāt vispār? 4. Ar nelieliem labojumiem. Nu, vispār redzi. Tas nozīmē, var ielikt jebkuru režīmu un pārtaisīt to režīmu. Nu, modificēt, jā. Nianses, šeit ir ļoti daudz aparāta frekvenci jānoķer, lai nebūtu traucējumi. Tāpēc, ka detektori viņas strādā, traucē viens otram. Var pastrādāt tikai uz 11. Šobrīd ar šito. Bet nevar ar pinpointeri gareti meklēt, jo viņš ir tieši tās pašas frekvences. Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā. Superīgs rezultāts, baigi daudz atradumi. Vai tad tas ir daudz? Tas ir daudz. Katram dalībniekam šogad bija izdot tāda somiņa. Tas ir nokta, tur, kur ražotais nokta detektors. Un tai somiņa iekšā bija arī tāda cepurīte. Un tas bija katram dalībniekam. Paveicis, ka visiem pietiek. Tāpēc, ka nebija īsti skaidrs, cik tieši būs dalībnieki. Bet ir konkrēts dalībnieks skaits zināms tagad? Man nav tie cipari, bet 400 ar kaut ko. Tas ir rekords? Mums jā. Tieši mums tas jā. Nākamgad štuka? Nē, vispār būtu labi, ja, piemēram, varam organizēt pasākumus uz 1000 dalībniekiem. Mazais festivāls. Jā, kāpēc jau tagad ir mazais mini-festivāls tās. Bet, es domāju, ka viss ir mūsu rokas. Jā. Es domāju, ka mums... Tu esi skaitījis, cik, piemēram, makšķernieki Latvijā, kas skatās un interesējas, ir plus mīnus 100 000. Tas ir daudz. Cik ir ar metāla meklēšanu tādi, kas skatās? Es nedomāju, ka tik daudz. Bet, kādi 50? Es domāju, ka varam dalīt uz 2, jā. Kaut kā tā. Tas nav maz. Bet atkal, ko nozīmē racējs? Racējs tas ir tāds cilvēks, kam ir vienkārši detektors, vai tas cilvēks, kam ir iespēja vismaz katru nedēļu tur pastaigāt ar aparātu. Jāskaitīt. Tas pats ar makšķerniekiem. Protams. Svētdienas makšķernieki. Ja tev ir spinnings, tas nenozīmē, ka tu esi makšķernieks. Bet, labi, varam pateikt, ka, jābūt 50 000 cilvēki, kam vismaz bija. Bet tajā nav nekādas licences, nekas tāds, kā saka. Mums ir makšķernieki kārte uz gadu, pēc tā var saprast, cik daudz makšķernieki ir. Šeit bišķiņ savādāka lieta, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Es domāju, par to mēs arī varam tagad parunāt. Lieta ir tā, ka, oficiāli tu vari staigāt un meklēt ar metāla detektoru pludmali. Tu vari izmantot metāla detektoru un staigāt pludmali, bet arī ir tādas pludmales, kur nedrīkst vispār staigāt. Nudistu? Protams, tas ir... Tu vari noņemt visu un sāk staigāt, kāpēc ne, bet, labi, es nevaru pateikt 100%, bet es zinu, ka ir tādas pludmales. Tālāk, protams, tu vari meklēt privāta īpašuma, tev būs nepieciešami saskaņot ar zemes īpašnieku un tā tālāk, bet vēlreiz, ja būs iespēja, ja tev paveicis atrast kaut kādu vecu mantu, kas ir vecāka par 1701. gadu, tad būs nepieciešami nodot vietēji pašvaldībai 5 dienu laikā. Ja es negribu nodot? Vai aizmirstu? Nav tādas iespējas, vai nav tāda izvēle, kā tu negribi nodot. Es cietumā sēdēšu? Protams, ka ne, bet sodu tad var dabūt ļoti viegli. 50 eiro? Nezinu, cik tieši, bet priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Mēs visi esam kultūrie cilvēki. Ja ir tāds likums, tad ir tāds likums. Likumi bieži mainās? Es varu pateikt, ka pēdējie 2-3 gadi tur bija izmaiņas. Jā, ātri. Kāpēc nosaukums Rimcimci? Rimcimci, tas ir lācis. Bija tāds lācis. Un Leļu teātra bija tas Rimcimci lācīts. Tev patīk lācīši? Šīs nosaukums parādās, kad man bija 4 gadi, 5 gadi. Jā, tas bija, mani vecāki izdomāja. Kādu laiku atpakaļ? Senu laiku atpakaļ. Man tagad ir, cik man gadi ir? 37 gadi, man liekas. Manuprāt, jā, es uzzināšu, es aizmirsu. Tu aizmirsi, cik tev gadi? Arina, skолько мне лет? Я забыл. 37? Jā, man ir 37 gadi. 37 gadi. Apskatīsim, kas mums tur virtuvē ir. Ko mēs varam paēst? Mums ir 2 zupas, 2 pamatēdieni.
ir iespēja bišķi tur padzert teju un kafiju. Un ko es gribu atzīmēt? Vispār, mūsu salidojuma sirds vai centrs, tas ir šeit. Kāpēc? Ne visiem ir iespēja kaut ko atrast, bet visiem ir iespēja paēst un padzert. Tas ir ļoti svarīgi. Vai tev ir arī kādi sponsori, atbalstītāji? Ēdienu ziņā, es domāju, šim pasākumam. Nē. Tad, ja Lido grib atbalstīt vai vēl kāds, lai raksta mani droši. Tas, protams, bet tas tikai varētu būt nākamgad. Ne, droši, protams, bet tagad mēs varam parādīt, kā mēs to visu darām. Tātad stunda līdz pasākumam. Jep. Kas ir noticis, kādi jaunumi? Viss ir principā ļoti forši. Cilvēkiem izdevās paēst. Vēl, protams, cilvēki tur stāv rindā. 2 zupas, kā es jau skaidroju, gan borš, gan saļanka, putra, sardeles. Es redzēju tādu desmaizītes, man liekas, tās sievietes 1000 gabalus sasmērēja. Tieši, vajag daudz. Kaudze. Kvass ir. Kvass ir? Kaut kur, jā, viņš ir. Man garšo kvass. Man arī. Ejam dabūt kvasu? Ejam. Davai. Maucam. Davai. Nepaspēja. Dārgākā balva, proti. Dārgākā balva no ražotāja XP Metal Detectors. Tas ir XP Deus 2 WS6 Master komplekts. Tur cik 800? 800. Jā. Un lētākais? Un nemaku pateikt. Magnēts tur. Nē, tur pinpointers kaut kāds. Pinpointers tur. Kādi 50 eiro, ja? Varam tā. Kaut kas tāds, jā. Labi. Un daudz balvas vispār? Cik ir? Vispār ir daudz. Tu teici, ka 100 žetoni paslēpts. Znači 100 balvas? Aptuveni, jā. Wow. Aptuveni, jā. Wow. Kaut kā tā. Ok. Iespaidīgi. Principā, jā. Viss ir tā, zin kā, priekš cilvēkiem tur. Nebija doma tur kaut ko uztaisīt un nevienam nebūs ne žetoni, ne balvas. Nē, mums tā doma nebija. Tā kā man, jā? Tu pats paskaidroji, ka ir vajadzīgs cilvēks ar kameru. Tas ir mīnus tavai profesijai, saproti? Būs labi. Bet, ir forši. Ir vajadzīgs cilvēks, kurš var parādīt citiem, kas notiek, saproti? Es upurējos. Jā, tā arī. Viņi joprojām tur roka. Pagaidi, tā paju, es savu atlasu, tā paju. Šeit ir cilvēks, interesants. Pastāsti mums, lūdzu, kā tev vispār šodien bija? Nē, ļoti forši, bet es atbraucu piedzēries. Tas nozīmē, tev šodien nebija detektors līdzi? Nē, viņš tur maliņa stāv. Izdevās kaut ko atrast? Reku ir viens, Tā paštaisīts? Jā, es tikko izklapēju, RD, tas ir rimcimci detektori veicājs. Reku. Tas nozīmē. Par šito es jau varu cietumā iesaisties. Pasties, Zviedriņš ir, Buratos ir, izsauksim tā. Sudrabs, jā, Izsauksim. Viņš ir vainīgs. Tas nozīmē, ka tev... Esmu dabūjis kepi jau. Nē, tas nozīmē, ka tev ir iespēja laime Deus 2. Jā? Jā. Es noteikti maika dabūšu. Nē, nekādas maikas. Ne? Par zelta žetoniem nekādas maikas nebūs. Tas ir nopietni. Ja cipars virsū, tas attiecas Viktora. Nē, reku ir 11, laikam ieskrāpēs. Nē, tas ir žetona numurs, bet RD rimcims ir detektori. 2, 3, 2, 4. Tas ieskrāpēs. 2, 0, 2, 4. Tas ir vecais, jā? Nē, tas nav vecais, tas ir... Pagājušā gada vienkārši. Vispār ir. Tad tas sanāk, ka tas ir labs pat atradums, jā? Tas ir vislabākais atradums šodien. Vari parādīt, lūdzu? Viņš ka roku netīri, bet... Paldies. Ko mēs tālāk? Labi, laižam. Saki, kāda ir tava cena pa točkām? Man vakar bija tāds interesants gadījums. Mums bija šeit sagatavošanas tur ar teltiem, ar visu. Un atnāca viens cilvēks, es nezinu, no kurienes viņš bija tāds, forma viņam tur bija visā. Viņš saka tā, vai es te varu uztaisīt piedāvājumu? Es viņam saku, par kādu piedāvājumu iet runa. Tagad darbi notiek visādi.
Ja, piemēram, es tev iedošu 1000 eiro, vai es varu sev nopirkt iespēju sākt staigāt un meklēt žetons jau tagad? Tas bija vakar. Viņš pat nejautāja točkas, vienkārši iespēju Nē, staigāt? vienkārši ar iespēju, jā. Okay. Es viņam saku, wow, vecīt, tas ir nereāli, tas nenotiek. Bet, tāds gadījums arī bija. Tu pats zini, kur kāds ir paslēpts? Jums ir kartaba kaut kāda? Protams, ka nē. Šeit viss notiek godīgi, un tie visi žetoni, viņi bija tur iemetīti, pa daļam varam tā pateikt. Viņi nav viena vieta. Tad tu pats neslēpi, ja? Nē. Tāpēc, ka tas ir godīgi, tas ir normālas sacensības. Kas slēpa? Viktors, ja? Nē, vispār trešais cilvēks. Kurš? Tas, man liekas... Nav šeit, ja? Nē, tas ir zemes īpašnieks. Viņš nav šeit? Viņš tagad šeit nav, bet saproti, viņam vispār nekas nav vajadzīgs. Viņam viss jau ir, jā. Sapratu. Un viņš saka, nē, man ir tehnika, viņam tehnika bija, un viņš brauc ar to tehniku un vienkārši met viņu. Saprot, tas nenotiek tā, ka tu brauc ar lāpstu. Es iztēlojos ar lāpstiņu, Nē. Mums viss ir nopietni. Kamēr šeit bija tā zāle tāda gara. Cik gara? Kaut kāda tāda viņa bija. Jā. Un viņš vienkārši ar tiem diskiem... Jo es sapratu, ka reāli ar lāpstu gājuši. Nē. Un ja, piemēram, ar lāpstu, tad bez variantiem būs cilvēks, kam būs visi tie koordināti. Tas nebūs godīgi. Tāpēc mums viss bija tā, tehnika. Cik tur diskam ir tas dziļums? 20 līdz 30 centimetriem. Principā viss. Sapratu. Šeit ir Diana, mēs varam parunāt ar Dianu. Es nācu palielīties, atradu žetoniņu. Oho! Kāds žetons? Sudraba vai zelta? Sudraba vai zelta? Sudraba. Tur ir RD uzraksts? Man liekas, nezinu. Sudraba žetons? Man 12 tur. Tas ir numuriņš. Šitas, jā? Rimcimci detektori, tas ir mūsu žetons. Super. Tu vari attaisīt. Man tur iekšā. Šīs žetons, tas ir Viktora žetons. Tas ir Viktora? Šītais žetons, jā, viņš ir Viktora, tāpēc, ka šeit ir tie skaitļi. 1, 2. Bet tas ir, super. Šiltava, jā, tas ir, wow. Kaut kā. Super. Kur tu atradi? Ko? Kurā vietā? Tur, jā. Man cilvēki jau. Man tāda nekā nav. Ar šķiltam. Nē, super. Labi. Žetoni ir. Redz, cilvēki ir laimīgi. Rinda joprojām tur stāv. Uz kvasu? Pēc kvasa, jā. Pēc kvasa, kura nav. Kvasinieki. Tā, uz doto brīdi ir cilvēks, kurš nodeva 58 kg. Tas ir uz doto brīdi. Es mašīnai varu kaut ko noskrūvēt un nodot. Tu domā? Tur ir kaut kādas smagas detaļas. Vispār es skatos, kā principā visi žetoni ir izrākti. Es šokējos man. Ko darīt? Būs nepieciešami jādod visas balvas, visi tie devusi. Labi, ko darīt? Pacans сказал, пацан сделал.
Nu ko, vecīt? Pasākums ir beidzies, vai ne? Tieši tā. Es neko neatradu. Kāds pārsteigums? Nekas. Kā jūties? Nu tā, bišķiņ tā, zin kā, spēka nav. 400 plus mīnus bijām, ja? Jā. Tad vismaz 400 skatījumu. Nu, tur, zin kā, tur vēl bija cilvēki, kam līdzi bija tur sievietes, un tā tālāk, tas nozīmē, skaits ir vēl lielāk. Tad es ceru, man skatītāji bišķi vairāk būs kanālā. Es domāju, ka jā, tagad. kādi 500 laiki var saņemt. Vismaz vai komentāri. Principā visi no jums atkarīgs, ja? Ja jums patīk šāds saturs, spiežam īkšķīši. Protams, šāds kontents, ja ir aktuāls, droši. Viss, es tev neturēšu. Paldies par pasākumu. Paldies, ka tu biji kopā. Jā, tiekamies Rimcimcī, un tad jau nākamgad Krāslava vai varbūt Dobela. Varbūt. Redzēsim. Visi. Čau!